aprits princips skatos mākslā. Godīgi sakot, izlasot programmu, man likās, jā, tiešām, es nebiju iedomājusies, ka tur tiešām arī var domāt un runāt par apratīgumu. Tāpēc es jūs iepazīstināšu ar diskusijas dalībniekiem. Tātad Kitija Balcere, Latvijas Universitātes Folkloras un Mākslas institūta pētniece un Eiropas projekta Stage zinātniskās komitejas vadītāja. Pamela Butāna, scenogrāfe, kostīma māksliniece, režisore un Latvijas Leļu teātra galvenā māksliniece, un Rihards Gāle, Latvijas Nacionālā teātra producents un starptautisko projektu koordinators, Green Stage projekta vadītājs Latvijā un Eiropas klimata pakta vēstnesis Latvijā. Tātad aicināsim runātājus prezentēt savas prezentācijas, un tad noslēgumā uzdosim interesējušos jautājumus. Jā, sveicināti. Mans vārds ir Kitija Balcere, un mana ikdiena paiet pētot kultūras un ilgtspējas attiecības, un īpaši esmu pievērsusies tieši skatuves mākslā, respektīvi teātrim. Un šodien mēģināšu iepazīstināt jūs ar to, ko mēs saprotam ar vārdu ekoteātris. Izsenis teātrī cilvēkus ir nodarbinājis jautājums, kā risināt savstarpējās attiecības, līdz ar to visbiežāk mēs redzam izrādēs šos konfliktus un ētiskās dilemmas, kas cilvēkam ir jārisina. Līdz ar to tas ir šis jautājums, kas mēs esam. Savukārt 90. gados ekodramaturģijā ienāk arī jautājums, kur mēs esam. Tur ienāk šis vides aspekts, vides konflikti, un līdz ar to arī izrādēs aizvien vairāk ienāk arī šie jautājumi, kā cilvēks risina attiecības ne tikai viens ar otru, cits ar citu, bet arī ar vidi, ko tas apdzīvo. Savukārt mans priekšlikums ekoteātra kontekstā ir paplašināt šos jautājumus ar vēl vienu, manuprāt, būtisku jautājumu, un šis jautājums ir, kā mēs esam. Un te ienāk gan šī aprites ideja, kā mēs radam šīs izrādes, kādas vērtības ir šajā procesā, un arī kāds ir pats ražošanas process. Līdz ar to ekoteātris tādā definīcijas izpratnē ir teātra virziens, kas pievēršas cilvēka un ārpus cilvēka esošās pasaules attiecībām, kurās klātesoši ir vides konflikti. Šī ir tā viena daļa, viena puse, savukārt otra puse ļoti tiešā mērā attiecas uz aprites principiem, jo tās būs izrādes, kurā dzīves ciklā tiks ņemti vērā ilgtspējas aspekti un ir šī tiecība tieši uz apritīgumu. Par pirmo ekoteātru izrādi Latvijā mēs varam saukt izrādi Mārupīte, izrādi Pārgājiens, 2012. gads. Pirmā izrāde, kuras programmiņā mēs varam lasīt apzināti, aprēķinātu ekoloģiskās pēdas nospiedumu, kuru teātra veidotāji ir ņemši vērā, uzskaitījuši, cik daudz baterijas, degvielas un vispārējo ir izmantojuši izrādes tapšanā, bet arī pati izrāde saturiski pievēršas tieši vides problemātikai, un tas ir dokumentāls fakts, kāds varbūt atceras, ka Mārupītē nokļuva piesārņojums ugunsgrēka rezultātā, kas bija Pārdaugavā, sadzīves ķīmijas noliktavā, līdz ar to ķīmiskās vielas noplūstot ūdeņos, piesārņoja tos, kā rezultātā gāja bojā zivis un citas dzīvās būtnes. Un līdz ar to teātra veidotāji pēta šo procesu, pārvērš to izrādē, ieliek šo dokumentālo līniju, apzināti pieejot arī izrādes radīšanas procesam un izmantojot, kā redzat, arī scenogrāfiskos elementos dažādas jau lietotas materiālus. Līdz ar to ekoteātrī mēs redzam abas šīs dimensijas, gan narratīvas, jeb vēstījumus, tad ko mēs dzirdam kā šo stāstu, gan arī organizācijas dimensiju, kur ienāk šie ilgtspējas aspekti, tostarp arī apritīgums. Ekoteātri tādā plašākā nozīmē esmu konceptualizējis arī šādā schēmā, kur šodien varbūt mēs visam cauri maz neiesim, bet lielā mērā apritīgums ienāk ekoscenogrāfijas daļā, tātad kas ir tās lietas, kas mums ir vajadzīgas izrādes norisē, izrādes telpa, rekvizīti, scenogrāfija, kostīmi un viss pārējais. Un tur tad ienāk gan šie ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, jaunais Eiropas Bauhaus, tad visas šīs ietekmes, kas veido arī šo attieksmi pret ekoscenogrāfiju, kā ekoloģiski ētisku atbildību pret scenogrāfiju. Eiropas kontekstā arī Eiropas teātru apvienība, kas apvieno aptuveni 80 teātrus visā Eiropā, ir vienojusies, ka tieši arī šī zaļā pāreja ir viens no tādiem ļoti svarīgiem uzstādījumiem, ko viņi izvirzījuši par tuvākās 100 gades svarīgāko
punktu, kā tad publiskajiem, jeb šiem lielajiem repertuāru teātriem būtu jāraugās uz savu darbību, līdz ar to, kā tur ieviest arī šos principus darbībā. Plašākā mērogā tāda bībele šai jomā ir Teātra zaļā grāmata, kas tapusi 2020. gadā Lielbritānijā, kas tulkota ne tikai dažādās Eiropas valodās, diemžēl pagaidām latviski nav pieejama, bet pat korejiešu un ķīniešu valodā, ja nemaldos. Līdz ar to tad šie principi ir aktuāli daudz viet pasaulē, un aizvien vairāk teātru, īpaši Eiropā, ņem palīgos šo rīku, kur ļoti ir izcelta arī tieši šī materiālu izpratne un pieejamība un izmantojamība, un kā tad mēs varam raudzīties uz šo materiālu dzīves ciklu. Un, protams, jā, arī tādai paškontrolē dot dažādus rīkus, caur kuriem ejot cauri, tad teātra praktiķi var raudzīties uz šiem jautājumiem. Protams, lielā mērā tas ir zināšanu jautājums, un arī pētot teātrus, kā sākumā tikā minēts Stages projekts, kas pievēršas 12 dažādiem Eiropas teātriem, un tostarp vienam Taivānas teātrim, kuri ļoti lielā mērā izgaismo to, ka trūkst šo zināšanu. Līdz ar to, lai ieviestu šos aprites principus teātri, ir daudzi, kuriem vajadzētu uzlabot šīs zināšanas ne tikai par aprites principiem, bet par pašiem materiāliem, par jaunākajiem materiāliem, kas ir pieejami un tam līdzīgi. Un Teātra zaļā grāmata piedāvā arī to, kā mēs varam raudzīties uz izrādēm, cik apritīga tā ir konkrētajā brīdī, un piedāvā arī 3 dažādus līmeņus, kur pamatlīmenī mēs redzam, ja 50% no visa, kas ir izmantots izrādē, ir atkārtot lietots, un viss, ko mēs papildus iegādājamies, vai tas ir jauns vai kaut ko jaunu ražojam, ka no tā visa vēl 65% būtu turpmāk jābūt lietojumiem atkārtoti. Vidējā līmenī šie procenti, protams, ir lielāki, un augstākajā līmenī tad ir šī tiecība uz šo net zero, jeb zero waste izrādēm. Tad Teātra zaļā grāmata raugās 3 virzienos uz teātra ēkām, tātad kā mēs varam ēkas padarīt ilgtspējīgākas, uz izrādēm, tātad kā izrādes veidojam un cik lielā mērā tur ienāk šī aprites principi, un uz teātra ikdienas darbībām, uz mums kā darbiniekiem, kā komandu un arī uz skatītāju paradumiem. Līdz ar to visos šajos 3 segmentos ienāk arī šie ilgtspējas aspekti. Teātra zaļā grāmata piedāvā ļoti kompleksu skatu uz to, dažādas Excel tabulas, kur liekot informāciju iekšā, mēs arī redzam gan šo progresu, gan varam auditēt esošo situāciju un uzlabot arī tālākā darbībā. Lielais izaicinājums teātriem viscaur, ar ko saskaras, tad ir noliktavas, kā mēs varam saprast, kas mums jau ir. Lai mēs kaut ko radītu, mums jāsaprot, kas mums ir, un tas ir tāds liels, smags jautājums. Nacionālais teātris droši vien iezīmēs, viņi ir Latvijā šķiet pirmie, kas iet šajā virzienā, ja neskaidrs varbūt operu, kur ir arī aizsākusi. Līdz ar to tas arī ir Lielbritānijas piemērs, Nacionālais teātris, milzīgs skatuve, tad uzskaitīts digitāls katalogs, kas atvieglo teātra praktiķu darbu un sākt ar to, kas mums ir. Skotijas Nacionālais teātris, piemērs no mājaslapas, mēs ieraugam scenogrāfijas bildi, uzklikšķinot uz katras zaļās bumbiņas, mēs redzēsim, no kurienes ir šis materiāls, vai tas ir ticis izmantots, kā tas ir ticis transportēts un tā tālāk. Tur, piemēram, ir pakaramais vai plauktiņš, kur rakstīts, ka tas ir atvests ar sabiedrisko transportu uz teātru un iegādāts atkārtot lietoto lietu veikalā. Tāpat arī šajā attēlā arī scenogrāfija un uzklikšķinot uz bumbiņas mēs varam redzēt, kur konkrētais objekts citā izrādē jau ir ticis izmantots un kāds ir izskatījies tur. Līdz ar to mēs varam arī izsekot arī šīm pārvērtībām, ja tā mēs tās varam nosaukt. Kā es jau minēju, tieši materiāla izpratne ir tas klupšanas akmens, kas apgrūtina iespējams šo procesu, un atkal Lielbritānija radījusi pat šogad svaigu materiālu tieši scenogrāfiem, kur ir uzskaitīti gan jau zināmi, šis mazliet bremzē, gan jau zinām materiāli, gan dažādi jauni materiāli un izvērtēti pār pret, kas ir tie iegūmi, zaudējumi un tam līdzīgi, jo tā materiāla izvēle nereti ir arī dilēma, katrai ir kaut kādas savas blaknes. Jaunais Rīgas teātris garā dzīve, 2003. gads, mēs redzam scenogrāfijā autentiskas lietas, kas ir savāktas laika gaitā un stāsts, kas vēsta konkrēti par šo dzīvokļu atmosfēru. Tur nav nekas īpaši iegādāts, bet tas ir milzīgs scenogrāfa darbs, kas ir bijis ieguldīts. Man šķiet, ka jau pirms tiem 20 gadiem jau mēs kaut ko tādu redzējām.
Jā, tātad viss, kas mums ir vajadzīgs, mums jau ir, un tā ir tā premisa, no kuras tad arī scenogrāfam būtu jādarbojas. Šajā piemēram, ir ražošanas atlikumi, salami desu tīkliņi, kas ir izmantot laikmetīgās dēļas izrādē kā elastīgs materiāls, un arī te ienāk šis ekoradošuma princips, ka ideja var dzimt no tā, kas mums jau ir, nevis no tā, kā mums nav. Līdz ar to tas maina šo paradigmu, kā mēs raugāmies uz to, kā mēs radam scenogrāfiju. Īsts piemērs no Lielbritānijas, Šekspīra iestudējums Vētra, grezna tērpa, tērpa apakšdaļā redzam atkritumus, kas ir savākti aktīvistu talkā Šekspīra dzimtajā pilsētā Stratfordā. Jā. Līdz ar to tas stāsts jau aizsākas vēl pirms izrādes. Redzu, ka laiks iet uz beigām. Materiāls kā līdzautors, līdz ar to scenogrāfijā kļūst materiāls par līdzautoru. Ģertrūdes ielas teātra darbs, kas ir attiecis uz tekstila industriju un tās blaknēm. Mazliet skarbāks šīs dienas darbs, Harkivas alternatīvais teātris Ukrainā. Viss, kas ir izmantots izrādē, ir savākts teritorijās, kas ir karas kartas, un līdz ar to arī šie atkritumi var kļūt par līdzautoru izrādei. Jā, par šo stāstīs tālāk, bet tas, kas ir nērts jautājums, ir autortiesība jautājums, kurā brīdī beidzas mans darbs, kurā sākas, kur tas ir kaut kas, kas pieder tikai man, tā kā ar to cīnāmies un mēģinam saprast, kā ar to strādāt. Un, jā, tad turpinājumā, kas tad ir nepieciešams, kopsavalkot vairāk laika, lēnāks process, zināšanas par materiāliem, sakārtotas un pārskatāmas noliktavas, sistēmiska domāšana un arī noteikti atbalsts un izpratne no teātra vadības. Paldies! Jā, sveiki! Mani sauc Pamela Butāne, un es jums izstāstīšu par vienu savu izrādi, kurā ir apvienoti daudzi ekoloģiskas domāšanas principi. Paldies. Neesmu pieradusi runāt mikrofonā, bet mēģināsim. Es ļoti īsi par mani. Es esmu scenogrāfs kostīmu mākslinieks, strādāju daudz dažādos teātros un daudzās izrādēs mēģinu integrēt pēc iespējas vairāk ekoloģiskas domāšanas principus. Tas ir izmantot atkārtoti materiālus, izmantot to, kas jau ir noliktavās, domāt par to, cik daudz vietas tas aizņems noliktavās pēc tam, kā to izmantos pēc izrādes beigām, cik viegli to ir transportēt un tam līdzīgi. Šodien stāstīšu par izrādi Visi putni skaisti dzied. Un šī izrāde apvieno sevī ne tikai ekoscenogrāfiju, bet arī ekorežiju un ekodramaturģiju, jo izrāde ir par dabu, par putniem, par latviešiem kā dziedātāju tautu, un par to, kā sadzīvot mums visiem kopā un neiznīcināt, piemēram, putnu populācijas. Un viena no foršajām lietām, ko esmu pamanījusi, mēģinot integrēt šos ekoloģiskas domāšanas principus radošajā darbā, ir jaunu formu atklāšana. Ne gluži jaunu, bet alternatīvu formu atklāšana, respektīvi. Šajā gadījumā tā ir īpašu vietu izrāde, staigājama izrāde, kurā skatītāji atnāk un pārvietojas kopā ar aktieriem, pa dažādiem punktiem, tiek iesaistīti, un izrāde ir pārvadājama, un tā integrē sevī katras jaunas vietas apkārtni. Un tādā veidā rada jaunus kontekstus stāstos, kas tiek izstāstīti izrādē. Izrādes centrā, tā kaut kā nepārslēdzas. Jāspiež bultiņi, vai ne? Tā ir. Izrādes centrā ir 5 putni – mežirbe, dzenis, cīrulis, cielava un grieze. Un šie putni kopš 90. gadiem ir ļoti samazinājušies populācijas skaitā, respektīvi līdz 95%, kas, manuprāt, ir dramatiski. Tāpēc izrādē tiek stāstīts par šo skaita samazināšanos, kā arī kas ir iemesli tam. Tātad tā ir meža izciršana, tā ir lauksaimniecība un tādas dabīgas vides iznīcināšana. Un tika izveidoti šādi kostīmi. Tā es uzreiz aiziešu pie kostīmiem.
Bija svarīgi runāt gan no cilvēku viedokļa, gan no putnu skatu punkta, tāpēc aktieri brīžiem pārģērbjas uz tādiem rituāliem par putniem. Un šie kostīmi ir veidoti no otrais pārstrādātajiem materiāliem. Manuprāt, šis ir piemērs, ka otrais pārstrādātu materiālu izmantošana nenozīmē, ka uzreiz mākslas darbam jābūt tādā kā miskastes estētikā. Respektīvi, var radīt estētiskus, pilnvērtīgus darbus un pat tādu papildus slāni šajā visā ienest, jo lielākā daļa materiālu ir no vai nu teātru noliktavām, vai mana skapja, vai otrais lietoto preču veikaliem. Piemēram, pamats tai maskai ir izmantota vecas velo ķiveres, kas ir nopirkts otrajā elpā, tad pa virsu ir dažādi lentu atgriezumi, dažādu it kā nevajadzīgu materiālu atgriezumu, bet ja viņus pareizi sakompilē, tad var izveidot interesantus foršus kostīmus. Jā, te ir, un tas vēl, ko man šeit svarīgi pieminēt, ir, ka brīžiem ir forši arī aizņemties lietas, piemēram, šeit ir redzamas maskas, bet apakšā ir frakas. Tad tās uz katru izrādi mēs noīrējam un atgriežam, jo šo izrādi bija ieplānots spēlēt konkrētas 6 reizes, un tāpēc ieguldīties un no jauna šūt frakas, kuras jau ir pieejamas un ir izīrējamas šķiet prātīgāk. Cik man ir palicis šādas minūtes. Vēl viena, piemēram, šeit ir dzenis ar zvirbuļiem, arī zvirbuļi piedzīvo pamatīgu skaita kritumu, lai gan dzīvo baros, bet jā, arī pamazām pazūd. Dzeņi pazūd lielākoties tāpēc, ka viņi spēja dzīvot tikai kokos, kas ir virs 30 cm diametrā, bet tos jau ir sākuši izcirst, tāpēc viņa populācija arī strauji sarūk, un te ir cielava ar glābšanas sedziņu, kuru sauc pēc palīdzības. Tā, un vēl viens aspekts, ko es vēlos pieminēt, ir, es nemāku pārslēgt šo, vēl viens aspekts ir, tātad mēs nospēlējām to izrādi, ko darīt tālāk. Un šis ir tas gadījums, kurā izrāde katru reizi tika filmēta un galu galā tika pārvērsta arī par filmu. No sākuma tā bija izrāde, un tad mēs varam noskatīties filmas traileru, ko var arī šobrīd kinoteātros redzēt, ja nesen bija pirmizrāde. Un tas man šķiet burvīgi, ka izrāde nevis nomirst tad, kad viņu vairs nespēlē, bet viņa mūžīgi turpinās dzīvot šajā filmā. Vai arī mēs varam gabalīnu? Es esmu Cielava. Cielava! Es esmu Cīrulis. Pasaule deg, pasaule iet bojā. Mēs jums to cenšamies pavēstīt, bet jūs nedzirdat. Cilvēks man saka, bet ko tad man tagad darīt? Pagaidiet, man nesēt, nestādīt, neart. Mans mēs jūs varat nosvaltēt to gabalu. Ja mēs gribam saglabāt kaut nedaudz no dzīvās dabas ap sevi, ir jāsaimnieko citādi. Man labāk patīk tik garš, smuki izskopts un saproti, ka tas būs nauda.
Es ceru, ka jūs saprotat, kāpēc es gribēju būt otrais, jo pēc šādas prezentācijas grūti turpināt. Es te pavisam ātri. Noteikti jautājums dāmas brīnišķīgi izstāstīja par savu pieredzi arī personīgo Pamelas gadījumā, bet kāds ir ieejas punkts, kāds ir tam visam sākums, kā lai teātris, kā organizācija, šajā gadījumā Latvijas Nacionālais teātris saviem 180 darbiniekiem, kā lai uzsāk savu ceļu uz apretīgumu. Tad mums vienkārši paveicās, jo pie mums durvīm pieklauvēja Eiropas Savienības projekts Green Stage, kas tikai bija tapšanas stadijā pirms 2 gadiem. Mēs pieteicāmies un uzsākām savu ceļu uz ilgtspēju un apretīgumu. Green Stage, jeb zaļā skatuve latviešu valodā, ir mēķēts uz to, lai izstrādātu un piedāvātu skatuves mākslas organizācijām instrumentus, kas palīdzētu veicināt to apretīgumu, ilgtspēju un ceļu uz zaļāku dzīvi, vidēji saudzīgāku. Šajā projektā mēs esam kopā ar vēl vairākiem partneriem. Viens no vadošajiem zinātniskajiem partneriem ir Vupertāles Zinātniskais institūts, Oberhausenas teātris, Vīnes Nacionālais teātris, Bunkeri no Slovēnijas un Montavas pašvaldība no Itālijas. Un mūsu mēģis tātad ir izstrādāt šādas rīkus, ar kuru palīdzību organizācijas var ilgtermiņā strādāt un attīstīt savu ilgtspēju, un tad piedāvāt apretīgas ekonomikas risinājumus organizācijām. Un šajā procesā jūs arī pēc tam varēsiet ieraudzīt mājaslapu un apskatīties paši, ir jau izstrādāti šie te instrumenti. Viens no tiem ir saparīgs, jeb organizācijas pašnovērtējuma rīks. Principā uz dialogu balstīts rīks, arī digitāli pieejams, kurā ietvaros ir iespējams izanalizēt kopā ar nelielu fokus grupu teātrī, cik ilgtspējīgi teātris darbojās sociālajā, ekonomiskajā, vides jomā, un tad izanalizēt, ko var uzlabot un kā attīstīt. Tad ir Zero Waste Toolbox, jeb Zero Waste skatuves rīks, ar kuru palīdzību var tad izpētīt, ko tad īsti nozīmē Zero Waste, jeb bezatkritumu, tad attiecīgi atrast piemērus, kā citi teātri tos ir ieviesuši savā teātrī, un arī kalkulators, ar kuru var rēķināt materiālu plūsmu un izvirzīt tālākos mērķus un soļus. Tad mums ir vēl paredzēts īstenot arī 3 ilgtspējīgas izrādes. Viena no tām būs 2026. gada 12. martā Latvijas Nacionālajā teātrī Ines Mičuls un Reindu Dzilo ugunī. Aicinu uzreiz jau meklēt biļetes mūsu mājaslapā Latvijas Nacionālajā teātrī un redzēt šo izrādi. Tad, protams, būs Ļubļanā, Slovēnijā ilgtspējīgais festivāls, un arī nākamajā gadā arī Oberhausenas teātrī būs vēl viena ilgtspējīga izrāde taps. Un, protams, arī mūsu mēģis ir izstrādāt politiskās vadlīnijas, kuras ieviest Rīgas pašvaldībā ar laiku, tā lai šī te ilgtspējīgā un apretīgā ekonomika būtu kaut kāds jau līmenis, uz ko tiekties organizācijas līmenī un pašvaldības līmenī. Un mēs darbojamies projekta ietvaros līdz 2027. gadam, bet pēc tam jau ir plānā, ka mēs turpināsim šo projektu tālāk attīstīt. Tālūk, kur ir mūsu pieejamie kontakti. Tagad var droši apskatīties greenstage.eu un ieraudzīt visu un arī piesakoties mūsu sociālajiem tīkliem. Paldies jums!